kur te ir pļāvējs, un, ja grib pļaut tādu garu treknu zāli, tad parasti notiek tā, ka šitanī caurumā zāli saķerās šitī vietā, un asmens iet, un pret to zāli šitan iesprūst, un viss, un ar to beidzās garās zāles pļaušana. Jauda viņam pietiek, viss ir labi, bet vienkārši šitan iesprūst zāli. Un tēt ir doma šito te vietu, kur pa kontūru izzāģēt ārā, šitan laukā, lai nebūtu šeit tāds stienis, lai zāle brīvi lido uz āru, un šitan, lai tā panna visa neļodzītos, redz tāda panna, šitan piestiprināt, tiek niedēt šitādus te bleķīšus, un pie bleķīšiem piemetināt tādu pāri, tādu stieni. Tāds uzmetināts savienojums. Un tēt varēs šito te daļu zāģēt laukā un būs gatavs. Reku vēl šitās te stienis piemetināts, ar domu, lai viņš mazliet aiztur iespēju kādam tur iebāzt kāju iekšā, un tā kā tāds bortiņš drošībai. Redz, kur tu var redzēt apakšā. Atvērums ir, pamatīgs atvērums. Nofiksēts abos galos, saspiķots ar melno eļļu, un reku zāli varēs mierīgi skriet laukā no šejienes bez aizķeršanās. Šitā te zāle varēs skriet no šejienes ārā. Hopsā, varēs neaizķeroties lidot laukā. Tādas te tas princips. Un kronšteins uzmetināts, tāpēc, lai tā panna neļodzītos.